apmēram Rīgas izmērā, bet nekur neviens neiet ar kājām. Lielākā daļa ceļa es visur uz ielām esmu viena pati. Tagad esmu nonākusi šādas ieliņas priekšā. Abās pusēs ir mūri, viņa ir ļoti šaura, viena josla, un Google Maps saka, lai es eju. Bet es neesmu īsti droša, vai tā ir laba ideja. Šī ir iela, pa viņu brauc mašīnas. Es kā likt neizstāv droši. Ja uz ielām būtu cilvēki, es varētu kādam pajautāt, vai es tur drīkst iet. Man vienkārši rodas sajūta, ka man nevajadzētu eksistēt. Es gribētu nokļūt ielas otrā pusē, jo tas ir tur, kur man ir jāiet. Šeit nav neviena veida, kā to izdarīt. Tuvošanos mājām man ir pārdomu brīdis. Es īsti nesaprotu, kāpēc, ka tad, kad es nestaigājumās pilsētās, cilvēkiem saka, nē, es tos 6 kilometrus noiešu ar kājām. Viņi saka nevis, Lotte, tā nav laba ideja, tur vispār nav vietvju. Bet gan, tas ir daudz par tālu. Uz ko es, protams, atbildu par tālu kam? Tev? Protams, ir vienkārša. Tas ir tāpēc, ka neviens pats nekad nav tiešām mēģinājis staigāt pa šo pilsētu. Un tāpēc nezinu, ka pa šo pilsētu staigāt nav iespējams. Tas bija stāsts par to, kā 2 stundās aplaust